parādīšu, kā sagatavot medībām termālo tēmekli Knockpix H50R. Apskatīsim, kā to uzstādīt uz ieroču, precīzi piešaut, iestatīt balistisko kalkulātoru, kā izmantot to reālās situācijās. Pēc optikas novietošanas sev vēlamajā vietā neaizmirstam optiku pabīdīt uz priekšu. Lai uzlādētu iekšējo bateriju, atveram USB ligzdu. Pēc lādēšanas pārliecināmies, ka USB ligzda ir atkal aizvērta. Pirms lietošanas pārliecināmies, ka tēmeklis pilnībā uzlādēts. Ievieto akumulātoru. Ierīcē var pievienot ārējo barošanas avotu. Ieslēdziet ierīci, lai pārbaudītu tās darbību. Kas interesants ir šim tēmeklim, viņam ir ne tikai digitālais palielinājums, kas palielina līdz 24 reizēm, bet arī optiskais, kas palielina līdz 3 reizēm. Ar ko tad tie atšķiras? Atšķirībā no digitālā palielinātāja, optiskais neizmaina attēla kvalitāti, jo ar lēcu palīdzību viņš palielina esošo attēlu, ko rāda displejā. Kombinējot tos, var iegūt sev vēlamo attēlu. Pārbaudām, vai nav nepieciešams programmas atjaunošana. Lai to izdarītu, nospiežam paturam augšējo pogu, sameklējam Wi-Fi savienojumu un ieslēdzam to. Caur telefonu ieejam, sameklējam caur Wi-Fi tīklu ACE tēmekli un ievadam paroli. Ieejam Knockpix lietotnē un Connect Device. Uzspiežam device apakšā un atvērsies jūsu Knockpix pievienotās ierīces un redzēsiet, vai ir jauns atjauninājums. Ja tāds ir, spiežam download un instalējam. Lai ievadītu balistiskos rādītājus, spiežam balistiku. Izvēlamies profilu un ievadam prasītos datus. Daudzām patronām uz kastītēm tas ir rakstīts. Vai aplikācija piedāvā plašu populāru ražotāju munīciju datus. Izvēlamies savu kalibru. Kad esam atraduši savu izmantojamo munīciju, spiežam uz viņu. Un spiežam uz sarkano Place Device. Ir reiz tēmekļu versijas, kurām nav iebūvēts tālummērs. Šī gadījumā ņemam tālāk aplikāciju. Sadaļā Reticle var personalizēt tēmekļu iedaļas. Izmantojot monokla tālummēru, zināsiet precīzi, ar kuru iedaļu veikt šāvienu. Kad nu šis viss ir izdarīts, tēmeklis gatavs piešaušanai. Piešausim 100 metros. Kad esam veikuši pirmo šāvienu, sapratuši trāpījumu vietu, izvēlamies piešaušanu. Nospiežam 100 metri. Var palielināt digitālo attēlu un spiežam pārsliņu, kas iesaldēs attēlu. Tad veicam horizontālo un vertikālo korekciju uz trāpījumu vietu. Nospiež izvēles pogu un paturu. Saglabājam veiktās izmaiņas. Esam veikuši šāvienu, esam veikuši korekciju. Tad izdarīsim atkārtotu šāvienu. Ja vēlamais rezultāts ir sasniegts, var doties medībās.